Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam. Labdien! Labrīt! Lūdzu, dārgos kolēģis, atbalstīt manu balsojumā un ļaut tiesai izteikt savu lēmumu un pārtraukt spekulācijas ap manu reputāciju. Tas, ka mums ir šāds likuma projekts, ir parādījis daudz problēmas mūsu valsts tiesību sargājošā sistēmā, likumdošanā un tā interpretēšanā. Pirmais, ko es gribētu vērst uzmanību. Ir neadekvātais atalgojums tiesību sargājošā sistēmā. Tas ir kopīgs arī visā valstī. Kāpēc tā ir problēma? Tāpēc, ka daudzas lietas tiek izskatītas pavirši, principā gandrīz nevarot procesālās kārtības un kā karsts kartupēlis no vienas rokas mests tālāk. Izmeklētājs tiesa un apgabala tiesā beidzot sāk skatīt lietu pēc būtības. Otrais, kāpēc neadekvātais atalgojums iespaido mūsu tiesību sargājošo sistēmu? No vienas puses jūs teiksiet smieklīgi, no otras puses es teikšu, tā ir patiesība. Daudz emociju vadīti lēmumi ir mūsu tiesību sargājušā sistēmā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir neadekvāts atalgojums. Un atbilstoši neadekvātam atalgojumam mūsu tiesību sargājušā sistēma sastāv 80% no sieviešu kārtas pārstāvjiem. Jūs teiksiet, ka mums ir dzimuma līdztiesība un Kalnozola lūdzu par šo jautājumu nerunāsim. Es runāšu. Lai kā mēs gribam uzsvērt, ka mēs esam vienlīdzīgi, mēs tomēr neesam psihofizioloģiski vienlīdzīgi. Un sievietes savās domās vadās vairāk emociju lemts lēmums vīriešu loģikas jautājumos. Paldies povācijām, bet man ir taisnība. Jā. Ko es vēl gribētu vērst? Kāpēc neadekvātais atalgojums? Kāpēc neadekvātais atalgojums? Man neoficiāli ir izskanējušas sarunas. Valdi, lai uzsākt kriminālu lietu, tas maksā 3000 eiro. 1500 eiro jāsamaksā sākumā, pēc tam krimināla lieta, ka ir ierosināta uz otras puses, bet mēs negarantējam pa gala rezultātu. Trešais, kāpēc neadekvātais atalgojums iespaido mūsu tiesību sargājošo sistēmu? Tāpēc, ka pats mūsu tiesību sargājošās sistēmas pamats ir paļaušanās uz tiesiskumu, ka šaubu gadījumā jānostājās apsūdzētā pusē, nevis cietušā pusē. Šis princips mūsu tiesību sargājošā sistēma principā netiek ievērots. Likumdošana un tā piemērošana. Ko es gribētu teikt? Zivs pūst no galvas. Ja mēs šeit Saimā neievērojam likumus, tad arī tālāk mums apakšā neviens neievēro likumus. Ja mēs šeit interpretējam likumus, tad tālāk arī apakšā visus šos likumus interpretē. Mēs šeit neievērojam pašu būtiskāko likumu, cilvēku tiesības likumu, nevainības prezumpciju. Starp mums ir deputāts, kurš jau ir sodīts, neskatoties to, ka nav tiesas lēmums, ka viņš ir vainīgs. Viņš ir sodīts ar to, ka viņš nevar atrasties starp mums šeit, ka viņš nevar piedalīties Saeimas un komisijas sēdēs. Tas, manuprāt, ir pirmais un būtiskākais, ja mēs pārkāpjam jau mūsu starpā šo cilvēku tiesību likumu.
ko mēs vēlamies nodot tālāk tautai. Un nav brīnums, ka vairāk kā 250 000 mūsu Latvijas iedzīvotāji dzīvo ārpus Latvijas un neizsakās labi par mūsu valsti. Nākamais jautājums, ko es gribētu skaisti kārt likumdošanā. Kalnozola, jūsu laiks debatēm ir beidzies. Es varētu pabeigt, man bija grūti runāt, man visu laiku traucēja sarunā. Kalnozola, jūsu laiks debatēm ir beidzies. Mēs labi apzināmies Kabalas gudrību. Vienu mirkli, Kalnozola, Kad ja jūs visvieglāk ir vēlaties. nomelnot cilvēku, runājot par viņu absolūtu Lūdzu, izslēdziet taisnību. mikrofonu deputātam Kalnozolam. Izslēdziet mikrofonu. Nē, es nevaru. Kolēģi, vai Kalnozola kungs, lūdzu pārtrauciet debates. Ir jautājums, cik, pagaidiet mirkli, ir jāievēro procedūra. Cik papildu laika jums ir nepieciešams debešu? Tātad 2 minūtes. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu par 2 minūtēm pagarināts runas laiks debatēs deputātam Valdim Kalnozolam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 21 atturas 2. Tātad 2 minūtes, lūdzu. Paldies! Es atvainojos, cienīsim varbūt arī mani, ja es cienu jūs. Mēs visi labi apzināmies Kabalas gudrību, ka visvieglāk ir nomelnot otru cilvēku, stāstot par viņu tikai patiesību. Vienīgais, neizstāstot visu patiesību un faktus saliekot dažādās veidās. Mēs visi cenšamies ņemt vērā šo jautājumu, kad mēs pieņemam savus lēmumus. Domājam, ko mēdī teiks. Mūsu tiesības šeit klātesošiem ir veikt likumprojektu, lai jebkura uzbrukums mūsu cilvēku tiesībām, nevainības prezumpcijai, reputācijai tiktu sodīts. Uz šobrīd šie sodi ir neadekvāti nodarītajam. Nobeigumā aicinu meklēt kopīgo, lai mēs netērētu nevajadzīgu laiku intrigu spēlēm partiju vidū, intrigu spēlēm starp partijām, bet kopīgu veiktu darbu, lai mūsu valsts vēlētāji dzīvot labklājībā un tie 100 000, kur ir pametuši mūsu valsti, atgrieztos. Vēlreiz aicinu atbalstīt mani un pārtraukt šīs spekulācijas ap manu reputāciju, ievērot manu nevainības prezumpciju un ļaut tiesai pieņemt lēmumu. Paldies! Es pats balsošu par un iziešu no zāles. Paldies, vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Labrīt, tautas kalpi! Kalnozola kungs, pirms jūs tagad pametat zāli, jūs paklausāties, kādas šī mājā ir tradīcijas. Pirmkārt, ja tu esi pie Orlova komisijā nonācis, tad pieņem ar zemu noliektu galvu jebko, ko tev saka. Tas ir punkts 1. Otrs punkts. Man ir absolūti nepieņemama tas veids, tā forma, kādā veidā jūs tagad uzkāpjat un sākat vainot. Viss ir vainīgi, tikai ne jūs. Es nezinu, ko jūs esat sitis vai ko jūs neesat sitis, un man tas īsti neinteresē. Man interesē tas, ka jūs sēdat šeit 3. reizi, šī 3. nedēļa, kad jūs atrodaties tajā vietā. Un jūs tagad izdos šai te vajāšanai. Un jūs saņemsiet 800 eiro Latvijas nodokļu maksātāju naudu par neko. Un tas man ļoti nepatīk. Jūsu frakcijai ar Brigmanu priekšgalā un visiem pārējiem gudriem cilvēkiem vajadzētu darīt tā, ka jūs ejat tajā atvaļinājumā kaut kādā izdomātā vai kaut kā tam līdzīga. Bet jūs nesaņemat nodokļu maksātāju naudu par neko. Šeit jau viens tāds cilvēks ir, kurš nav šajā zālē. Paldies Dievam, jūs vēl nevadat to frakciju, jo te jums būtu vēl 800 eiro klāt. Un tad būtu pavisam negodīgi.
Līdz ar to ar augstu paceltu galvu, Kalnozola kungs, atstājiet šo nodokļu maksātāju naudu nodokļu maksātājiem, jo jūs teicāt, ka tiesību sargājušām iestādēm nepietiek līdzekļi, lai varētu iztiesāt jūsu lietu godīgi. Un nevajag šeit no tribīnas, kas ir augstākā tribīna valstī, stāstīt par to, kas ir nevainīgs prezumpcija un izdomāt šādus te interesantus kā psihofizioloģiskā vienlīdzība termins. Tas viss baigi forši. Bet veiksmi jums tiesvedībā un atstājiet šo naudu Latvijas nodokļu maksātājiem. Paldies jums!